Kur atrodas šī jūsu dārga vieta? Vienam tiltam pāri otram tiltam, tad vēl drusku uz priekšu, tad tāds nereāli pašvārds. Man pašai tas sasaist ar bērnības atmiņām, bet, principā par spītam, tas ir nereāli tuvu Rīgas centram. Tur ir tiešām forša atmosfēra. Tur ir bērnu parks, kurā var aizvest kādus mazos, viņiem jautri, var spēlēties. Un augšā ir bibliotēka, kur ir tiešām mierīga atmosfēra, kas agrāk bija bērnu bibliotēka, un pašlaik vairs jau nav tikai bērnu bibliotēka, bet tāpat varēs arī vienkārši kopīga atmosfēra. Mana mīļākā vispār labākā vieta Rīgā ir pie Saules akmens. Tas ir, kur ir Svetbankāga. Un tur ir tāds placītis, un tad tu tāda pakāpieni, kur tur nolikt savu klētiņu, nolikt sēdziņu, varbūt pēc pilveni, ja tu esi tāds ļoti tāds ar mērķi nāc šajien. Tu vienkārši tur gulēt un skatīties uz Rīgu un uz skaisto vecrīgu. Atradīs ielas durvīm ir tās mazās kafejnīcas, kur var sēdēt un baudīt mierīgas pēcpusdienas ar kādu kafijas krūzi, un tur nav jāsteidzas, tur dzīves šķiet ritmu lēnāk, un tā ir tāda kā Rīgas centra daļa, bet mazliet Rīgas neatklāt.